Pārvākšanās notika tādēļ, ka mēs jau sasniedzām savu iepriekšējo noliktavas kapacitāti, un tas sāka bremzēt mūsu uzņēmumu attīstību. Tādēļ pie šī projekta mēs jau strādājām vairākus gadus, esam beidzot pabeiguši viņu, esam ievākušies jaunās lielās telpās. Tas mums paver iespēju attīstīties, augt daudz straujāk, arī uzlabot savus noliktavas procesus, dažādot viņus, automatizēt. Vēlos pateikt lielu paldies saviem darbiniekiem, struktūru vienību vadītājiem par to, ka šis viss ir iespējams. Tas ir liels darbs, kas ir ieguldīts, jā. Jaunajā loģistikas centrā ir lielākas telpas, vieglāk strādāt ir, plašumi. Es šeit jūtos drošāk, darbinieki arī jūtās drošāk. Varēsim vairāk veikals apkalpot, pieņemt preces. Tas ir tāds no aktuālākajiem. Firmā Madara 89 strādāja jau 8 gadus. Sākām strādāt Ādažos, bijām ļoti maziņš kolektīvs ar mazām telpām. Un šobrīd esam pārnākuši šeit, uz lielu noliktavu, kur jau ir ļoti skaisti un ļoti plaši un daudz vietas. Atskatoties 8 gadus atpakaļ, mana darba specifika arī bija vairāk strādāt ar papīriem. Dalīšanas process nebija tik modernizēts. Šobrīd viņš aiziet jau ar skeneru sistēmu. Nākotnē tālāk domāju, ka visa noliktava strādās pēc šīs jaunās sistēmas. Papīra procesi paliks arvien mazāk. Prieks augt kopā ar TOP!